Lūk, šī gada marta politiskās partijas Izaugsme izdotais laikraksts Ķekavas novada, kurā uz vāka, ja pirmās lapuses arī foto un intervija ar dziedātāju Katrīnu Dimantu, kurai vaicāts par dalību raidījumā Koru kari. Turpat blakus foto ar partijas biedriem, kas sveic krustvārdu Mīklas atminētājus un skaidri norāda uz saistību ar konkrētu politisko spēku. Man nav jautāta atļauja atrasties uz šādas lapas vāka. Tad es neesmu atļauju devusi atļauju interviju publicēt šajā izdevumā. Man nav sakara nekādu politisko ar šo partiju, un neviens man arī nav no viņas uzrunājis. Šobrīd gan man tur raksta it kā vairāk no turienes, bet es tā kā īsti neatbildu, jo tā kā, kas tas tāds ir? Tā kā ir jārunā ar cilvēku pirms izdara, nevis pēc tam jālūdz piedošanu. Dimanta atminas, ka sniegusi šādu interviju un viņai bijusi sadarbība ar raksta autori, taču viņa sākotnēji piekritusi intervijas publicēšanai sociālajos medijos. Vēlāk sapratusi, ka intervija būs arī pašvaldības izdotā laikrakstā. Taču izrādījies, ka laikraksts nav pašvaldības, bet gan konkrētas partijas izdots. Dziedātāja vērsusies oficiāli korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Es norādīju tam knapam, ka šī ir manas sejas un vārdu izmantošana, partijas politiskajām vajadzībām un iedzīvotāju maldināšana, kas tā arī ir. Par to fotogrāfu, ka nav norādīts. Man nav saistības ne ar vienu partiju, ne ar vēlēšanām, tikai to, cik es esmu atbildīgs pilsonis un eju vēlēt pati nodot savu balsi, bet tas ir arī viss. Pagaidām Knāps ar mums nav sazinājies, pārkāpumu nav, mēs noteikti sniegsim Knāpam visu informāciju. Partijas valdē saka, ka saskaņojums esot bijis. Pirmkārt raksta publicēšanai Facebook lapā Ķekavietis, pēc tam lūgta atļauja to publicēt avīzē. Un tad arī visticamāk radies pārpratums. Pašvaldība izdod informatīvo laikrakstu Ķekavas novads, kas ir vizuāli līdzīgs šim, ko izdod partija Izaugsme. Arī nosaukumi abiem laikrakstiem ir ļoti līdzīgi. Es varu pateikt, ka ne visi piekrīt publicēties, kad paskatās, ka tiešām arī ir kādas vairāk politiskas partijas pārstāvji tajā redzam. Ne visi piekrīt, nekāda problēma. Mēs visi raksti, kas ir publicēti mūsu resursos, vienmēr ir saskaņoti. Pagaidām Knap vēl izvērtē saņemto informāciju. Kopā kopš priekšvēlēšana aģitācijas perioda sākuma birojs saņēmis 50 signālus par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem. No tiem pusi saistīta ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu. Piemēram, situācijām, kad pašvaldības deputāti aģitācijai iespējams izmantojuši pašvaldības telpas. Pašlaik Knap izvērtē saņemto informāciju. Līdz šim nav gūts apstiprinājums pretiesiskām darbībām. Pašvaldību vēlēšanas gaidāmas 7. jūnijā. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.